Es esmu Mārtiņš Steins. Es vadu jauniešu organizāciju Nītaureņi, amats novada Nītaurē. Brīvprātīgais darbs, tas ir mūsu aicinājums, jo Nītaureņi pastāv vispār tāpēc, kad ir brīvprātīgie. Mēs meklējam risinājumu, kā bērniem un jauniešiem un pieaugušajiem liederīgi pavadīt brīvo laiku. Ikdienā Nītaureņos šogad katru nedēļu ir notikušas radošās darbnīcas. Mēs ziemā, decembrī un janvārī piedalījāmies projektā, mums bija jāuzbūvē hokeja laukums. Tas ir pirmais hokeja laukums šeit uz Sauszemes, un ar bortiem, ar vārtiem, pašu metināti. Valsts svētku laikā mums bija laternu darbnīca, un mēs cepām torti. Mēs gribējām torti Latvijas formā, un mums izdevās. Pašlaik mēs gatavojamies Ziemassvētkiem. Mums ir adventas vainadziņu darbnīca. Mēs gribam uztaisīt mūsu palīgiem, tiem Borisam un Inārai, aizsūtīt vainadziņu. Jā, tas radoša darbošanās. Šobrīd tuvojas pēcsvētku laiks. Blakus telpā mums ir šūšanas darbnīca, kur jau top dažādi tērpi. Elfiņiem mums jāpiešuj zvaniņi, jo tā kā meitenes dejos, lai arī jaunajiem mazajiem bērniņiem patiktu, kā viņi zvana. Varēs piedalīties dažādās eglītēs. Mums būs 2 elfiņi, 2 rūķu meitenes un Ziemassvētku vecītis. Ja mēs kādreiz pirmsākumos tiešām turējām to latiņu, ka mēs esam jauniešu organizācija tikai, tad tagad mēs tiešām maksimāli visiem. Tad bērni, jaunieši un pieaugušie, mēs tiešām neskatāmies uz to 1, 5 vai 10 brīvprātīgie. Es personīgi skatos uz to, lai ir tā kvalitāte un lai, ja arī radīsies pēc brīvprātīgā darba viens līderis vietējā pagastā sabiedrībā, tad tas būs jau milzīgs ieguvums, kā saka, atvērti jauniem izaicinājumiem un ļaujamies tiem.